Tātad laba diena visiem puiši meitenes, nu redziet, kā mums tur ir. Es visu laiku mums saku, bet tas ir, man, nezinu kā lai pasaka, viens skaitlī. Jo es šeit viens visu daru, ja neskaita Dieva palīdzību, tur eņģeļi, es nezinu, neredzamās būtnes, garīgās, ko es neredzu. To visu par garīgo pasauli nezinu, jā, bet zinu, ka Dievs man palīdz, bet es kā cilvēks te to visu daru viens. Lūk, šobrīd šādi te ir tūjas, divu veidu, un pa vidu tādas manis stādītās priedītes, kaut kā tā es te ņemos. Par ko gribēju ierakstīt video? Video gribēju ierakstīt par tādu tēmu, kad esmu pieseivojies vienam kanālam, krievu vīrietim, laikam saucās Po tu storonu kafedri, ja, krieviski, ja ar krievu burtiem raksta, Po tu storonu kafedri. Tātad, tā kā latviski tas ir, ja tā kancele laikam ir domāts, tad kanceles otrajā pusē vai no otrās puses, no kanceles otrās puses. Tulkojums nav svarīgs, bet cilvēks arī daudz visādus interesantus video liek, kanāls nav liels, nesen ir sācis raidīt. Un šodien no rīta paklausījos arī jaunu video ir ielicis, tā kā es viņu abonēju, tad man uzreiz tie ziņojumi atnāk. Un iedomājieties, pirmkārt, Bībelē ir rakstīts par to, ko es jums pateikšu. Tad numur 1 avots ir Bībele, ja, kur vajadzētu visiem Latvijas, es pagaidām par Latviju runāju, mācītājiem, garīgiem, nezinu, vadītājiem, sauciet kā gribiet. Tiem visiem taču vajadzētu lasīt un zināt un saprast, ko es tulīt teikšu, jo tas ir Bībelē. Tālāk, es to biju daudzreiz teicis. Ja? Es to biju daudzreiz teicis. Un savos video. Un šodien tas cilvēks, es tur viņa vārdu nezinu, arī šodien viņam īsais video par to, vai mēs esam glābti, vai mēs visa mūža garumā tā kā glābjamies. Ja? Un pareizi viņš noskaitīja tās rakstvietas, kuras arī saka, lai ar bailēm un drebēšanu mēs gādājam par savu glābšanos, tā kā, katru brīdi, katru dienu, tātad, jā, tas ir ļoti svarīgi un patiešām, jā, ja tā Bībelē rakstīts, tad, kā es saku, visi tie, kas kaut ko apgalvo, noskaiti grēcinieka lūkšanu aiz manis, un tu esi glābts, un vienreiz glābts, un visu mūžu glābts, nestrādā. Tas nav tāda kā mācība vai doktrīna, vai sauciet kā gribiet. Un puisis šodien arī no rīta tādu īso video par to, kad tik maz cilvēku izglābsies. Tieši es pilnīgi klausos, es domāju, wow, es pirms pusgada savā kanālā par to visu runāju, ja? Manos video daudzos tas ir iekšā. Jo es pilnīgi to arī, gan vārds to saka par šauro ceļu, kad maz ies, maz atradīs, ja? Lielais vairums visi ies pa plato ceļu šobrīd draudzēs, ja? Ģērbjās kā pasaule, uzvedās kā pasaule, nezinu, viss jau sakās ar domā kā pasaule, ok. Kaut kādi baptisti nesen bija uztaisījuši video, svētrunai mums ir Kristus prāts. Mīļie cilvēki, lai tu apgalvotu, ka tev ir Kristus prāts, tad tam tā ir jābūt, bet tā, diemžēl, nav. Ja? Tā vajadzētu būt. Pēc rakstiem, pēc Bībeles būtu labi, ka mums būtu, un Dievs sagaida, un Dievs grib, jā, ka mums būtu Kristus prāts. Ja? Ka mums būtu Kristus prāts. Bet tā nav ar mums, ar ļoti daudziem, jo tad, ja būtu šis Kristus prāts, sāksim ar mācītājiem, tad viņi pirms savu kaut kādu formējumu taisīt, dibināt, tad viņi saprastu, kā tur ir jāģērbjās, un no pirmās dienas tur cilvēkiem arī mācītu, rādītu, stāstītu un palabotu un koriģētu un aizliegtu, ja, tad jau ar ģērbšanos vīriešiem, sievietēm, tad tālāk ar visu uzvedību, ar visu ikdienas dzīvi, ar visu, tad saprotiet, stāsts ir par to, kad viss zivs pūst no galvas, ja, zivs pūst no galvas, un
Arī tādu teicienu vakar vienā video kristīgajā tieši dzirdēju un redzēju, kur arī cilvēks tieši to pašu pasaka, bet labi nejauksimies, bet tas arī es biju rakstījis par Agri Ozoļņkeviču Jelgavā, un kurš draudzes šitas te ieceltais, nezinu, cilvēks, kurš domā, ka viņš tur kaut ko rulē un dara, ja, tad viņa šī struktūra pūst vispirms ar viņu, ja, tad ja kaut kas tai draudzei neiet, nevanģilizēt, neiet ielās, neglāb pazudušies, visi ir vērsti egoistiski uz sevīm, tad sākās ar ko? Ar draudzes ganu, tad no viņa viņš pūst, un viņš to visu tālāk nevienam neko neiedod, neparāda, un tik nāk kopā, un tikai, kā saka, samosa boju, kā saka, onanē gandrīz gribēju pateikt, bet tā brīžiem izskatās garīgā, tā ir domāts onanēšana, jā. Nu, vai ne, ar tai laikā atkal 157 cilvēki nomira, teiksim, saprotiet, katru dienu 157 cilvēki Jelgavā mirst, un to es tādu vidējo skaitli kaut kādu izrāvu no pirksta, bet tā ir patiesība, ja, jo nemirst pilsētā ne 5 un nemirst arī tur 250, ja. Līdz to 150 cilvēki priekš Jelgavas, tas ir, visticamāk, mana statistika ir pareiza, ko es esmu tā iedomājies. Lūk, un ja mācītāji neiet, viss pūst no viņiem, un tālāk neviens arī neies, nedraudzē, cilvēki visas 5-6 dienas ies mājā, dzīvos, atnāks atkal svētdien atpakaļ, atkal paši saboju savā nodabā, un tā paiet šī kristīgā ikdienas dzīve, un kurš tad ko iet glābj, un nevar ne gara dāvanas, ne izpausties, ne parādīties, jo, lai cilvēki saprastu, vai viņam ir evaņģēlista dāvana, tad mācītājiem ir jāizved tas viss pūlis vienreiz ielās pilsētā un jāsāk kopā iet un darīt, un tad tajā brīdī arī jūs redzēsiet, kurš būs aktīvs, kurš sāks, kurš gribēs, kurš runās, to varēs pēc, nezinu, 1., 2., 3. dienas kaut kādas iziešanas pilsētā mācītāji saprast, kāda dāvana kam izpaužās, tāpēc, ka ja neliek lietā, tad tas tā kā mašīna, tev stāv garažā mašīna, bet tu viņu nerūcini un nebrauc, viss, vai ne? Kaut kāda tāda līdzība. Un tāpēc par to krievu puisi, kurš šodien pateica, ka maz izglābsies, viņš pareizu piemēru pateica, un tas ir no Bībeles, viņš ar tādu piemēru, viņš saka, iedomājieties, apmēram jums ir 100 cilvēki draudzē, viņš saka, spriežot pēc tiem visiem, tādiem apmēriem, kā Bībele runā, ciki, kas ko, un pēc rakstvietas saliekot kopā var saprast, ka kādi 2 būs glābti. Un es tieši par to runāju, tieši par to viņš teica, un nedomājiet, ka tur, kur ir lielais, kā es uzreiz tādu gleški, tur prieka vēsts vai nezinu, Ļeģājevs, vai kuri tur Latvijā skaitās kaut kādi tādi lielāki, tur vispār caurkritušo skaits, iedomājieties, ja no 100 ir izglābti 2, tā rēķini, ja tev draudzē ir 1000, tad tev ir 4 glābtie tikai, ja? Un nevienmēr tas būs mācītājs, jo arī mācītāji var būt nepiedzimuši no augšienes, jeb ir, es atkal zinu Rostislavu, no viena kanāla ebreja, ko es teicu tāds, satvarение do откровения, ja, Rostislavs, viņš vienreiz tieši to pateica, viņš teica, ka viņš zina tik daudzus cilvēkus, kuri sludina un ņemās, it kā dara garīgos darbus, viņš saka, bet viņi nav piedzimuši no augšienes, un es viņam uzdevu jautājumu vienreiz strīmā, vai tā var būt, ka nepiedzimis no augšienes iet un dara un liekas, viss tur rulē un, nezinu, tur aktīvs un dievs un par dievu runā, viņš saka, viņš tādu zina kubikmetriem, ja, tāpēc arī būs šī draudzes paraušana pēc bēdām, un viņš izskaidroja, ka lai visus šitos te žmurikus, bet kā es vienreiz teicu, tos visus šitādus te viltvāržus, lai atsijātu, lai atkristu, tas viss, tāpēc nekāda pirms bēdu paraušana nav plānota, jā. Un kaut kā tā, tāpēc stāsti par to, ka šodien, viņš teica, neskatoties uz tām lielajām kaut kādiem skaitiem, viņš saka, pavisam maziņš niecīgs, jo ļoti bieži jums jāsaprot, ka dažādu visādu nepareizu motīvu vadīti cilvēki iet un bija solos un sēž un visu, un tāpēc jau arī tur vēlāk tā rakstvieta, Kristus pats laikam bija rakstījis par to, kad pēc tam, kad jūs teiksiet, bet es teicu jums tavā vārdā, saprotiet? Tavā vārdā. Tad cilvēki paņēma Jēzus Kristus vārdu, kā segvārdu, kā atmasku, ja, un domāja, ka tas tā kā tu tagad aizēji un kaut ko spēlē, un pasaki, ka es tā kā Raimonds Pauls, man tur sūtīja, deva tur, es tā kā no Paula kunga, es no Raimonda Paula, ja. Vai ne? Vēlāk tu aizēji pie Raimonda Paula un paprasīja, vai viņš tur kaut ko, un viņš teiks, vecīt, es taču neko, tie bija viltvārži, kas aizbrauca tur, nospēlēja koncertu, ja, no Raimonda Paula. Tā kā, tāds atkal varbūt nevisai labs, bet es domāju, kaut kāds piemērs jāpiesauc, tāpēc mēs varam, un Kristus teica, jūs taču paņēmāt manu vārdu, manā vārdā tur aizgājāt, darījāt, bet es jūs nekad neesmu pazinis. Tāpēc tik daudz rakstvietas šodien runā uz tevīm un manīm, kā brīdinājums, kā lakmus, lai mēs sevi pārbaudām, vai tiešām mēs esam šajā glābšanās procesā, ja?
Jo vai mēs ar bailēm un drebēšanu, ja mēs aizejam uz prieka vēsti, uz koncertu, kur priekšā atkal viens baltās botās, zavaģila, mikrofons rokās sāk klapēt, davai, uzkačā, saprotiet, tas tā kā tāda priekšspēle, ka tu ar sievu, ka tev intīms, ja, tad arī, vai ne? Pēc visām pareizām grāmatām un visām lietām ir priekšspēle, ja, līdz tu aizēji uz kaut kādu kulmināciju. Un tieši tāpatās šeit, ja, tevi tur kārtīgi uzdračī, uzšūmē, uzkustina, iešeiko, ja, un draudzē tie tur lejā no skatuves, kas visi ir, tie tur arī tiek parauti uz emociju, ja, un viņi domā, ka tur ir pats Jēzus atnācis un pats Svētais Gars, un tagad tur var sakot kopā ar viņiem uztur ballīti. Taču tik bieži mēs redzam, ka Svētais Gars tajā brīdī vispār atrodas, Jēkabpilī, ne prieka vēsts dievkalpojuma laikā. Viņš ir aizlaidies uz Jēkabpili, jo viņam ir kauns no tiem džekiem, kas tur uz skatuves kaut ko ļurina.